Noteikti novērojami novadā, reģionā. Atsauksmes par, tā teikt, jauniešiem, ar kuriem mēs strādājam, biežā uzrunāšana no līdzcilvēkiem. Protams, arī labais prakses piemērs no Kurzemes kolēģiem, kas noteikti mūs iedvesmoja, un mēs nolēmām arī iegādāties apmācību kursu, kuru mēs arī izmācījāmies kopistiski. Un nu jau gan arī 2 gadus es uzskatu, ka šis pakalpojums mums iet ļoti labi. Var jau sākt ar to, ka mentors ir vienkārši atbalsta persona jaunietim. Varbūt jaunietis nejūtās brīvi, runājot ar vecākiem skolotājiem, draugiem, tad mentors ir šī uzticības persona, ar kuru viņš var justies brīvi, var izteikt savas pārdomas, savas bažas un bailes pat. Tātad mentora devums ir ļoti plašs, tas arī ļoti atkarīgs no mentora un no paša jaunieša, ar ko viņš strādā, jo ko tas jaunietis pats sagaida no mentora. Mentors var būt vienkārši atbalsta persona, bet mentors var arī būt kaut kas līdzīgs draugam, bet ne gluži draugs. Tātad uzticības persona, padoms, palīdzība grūtā brīdī un tā tālāk. Tas ir ļoti plaši mērāms. Es teiktu, ka es esmu vairāk pat aizmirsus sevī tādu nosodījumu pret citiem cilvēkiem. Es esmu kļuvusi pati vairāk atvērta un noteikti attīstīju savu empātiju pret dažādām sabiedrības grupām, jo visiem zināms, ka mēs esam ļoti dažādi sabiedrībā. Un vēl joprojām iet apkārt visādi stereotipi, kas nav vienmēr saistīti ar seksualitāti vai ar rasismu, bet arī ar citām lietām. Un es uzskatu, ka es tiešām esmu iemācījusies būt atvērtāka un vairāk pieņemt citus. Laikam jau tādi 3 vai 4 biežākie būtu problēmas skolā, kas ir saistīts tieši ar mācību vielas apguvi, ar apmeklējumu un tā tālāk. Atkarības, kas nevienmēr ir tieši narkotika atkarības, bet arī alkohols, cigaretes, elektroniskās cigaretes. Tad ir konfliktējušas situācijas mājās, draugiem, tātad huligānisms, klaiņošanas. Ir arī, protams, pašnāvības mēģinājumi un jau agresivitāte un tā tālāk. Tātad katram mentoram ir klienta lieta, pēc kuras viņš arī vadās. Klienta lietā ir sasniedzamie mērķi, un mentors ļoti bieži iziet cauri šiem sasniedzamiem mērķiem, un pēc tā arī skatās, vai virzās uz mērķi, vai nevirzās. Protams, arī vienkārši sarunā ar jaunieti, atgriezieniskā saite no jauniešu, no vecākiem, no sociāldienas, no skolotājiem. Tas arī ir tāds liels rādītājs, vai viss notiek pēc tā kā mērķiem vai nē. Alkohols, smēķēšana, konfliktējušas situācijas vienaudžiem un vecākiem, protams, nesekmīgi vērtējumi skolā, daudz kavētas stundas. Es pat teiktu, ka ļoti daudz arī mums tādi gadījumi, ar kuriem mēs saskaramies jau vairs ne tieši caur sociālā dienesta pakalpojumu, bet jau caur probācijas dienestiem. Dažādi, ļoti dažādi, un katrs jaunietis ir ļoti dažāds. Noteikti mentoram ir pašam jābūt gatavam palīdzēt citam. Ja mentors šajā brīdī pats ir ļoti zemā savā dzīves posmā, viņš noteikti nespēs arī īsti palīdzēt citam. Tad noteikti jābūt ir empātiskam, atvērtam, ļoti atvērtam, pieņemošam. Pieņemšana mentortīklā noteikti ir top 3 svarīgākā lieta. Tādēļ, ka katrs jaunietis ir dažāds,
Un, ja mēs sekosim līdz kādiem stereotipiem, tad mēs noteikti nespēsim palīdzēt jaunietim, ja mēs paši viņu nepieņemsim. Un, protams, idejas. Mentoram ir jābūt apveltītam ar ļoti daudz idejām, jo visu laiku vajag kaut ko mainīgu, lai noturētu arī šī jaunieša interesi par tevi. Šis nebūs stāsts no tieši manas pieredzes, bet no manu kolēģu pieredzes par jaunietu puisi tieši mūsu novadā, kuram bija grūtības atrast sevi, tā kā savu ceļu un tā tālāk. Un jaunietis nevēlējās mācīties, nevēlējās apmeklēt skolu, klaiņoja, nenāca mājās, nevēlējās saskarsmu ģimeni. Bija arī, protams, pašnāvības mēģinājums un vandālisms un arī konfliktējuši attiecības ar vienaudžiem, kas izvērtās arī kautiņos un tā tālāk. Un šajā situācijā ļoti palīdzēja mentora atbalsts, tādēļ, ka mentors bija tas tilts starp jaunieti un vecākiem, jo jaunietis pats nespēja komunicēt ar vecākiem, nespēja, negribēja, tas ir viņa ziņā, bet respektīvi neveidojās tur attiecības ne ar skolotāju, ne ar sociāldienestu, ne ar vecākiem. Un tad mentors šādā situācijā ir tiešām tā kā tāds tilts, kurš vienkārši palīdz atrisināt starp šīm pusēm šo konfliktu un cenšas šo informāciju nodot viens otram, teiksim tā, ērtāk, vieglāk, izprotamāk. Un tad jaunietis arī ļoti, ļoti pievērsās mentoram, pie savām sūdzībām zvanīja viņam, rakstīja viņam, tikās ar viņu, lai tikai varētu risināt problēmas, kas ir sasāpējušos. Es noteikti ieteiktu uzdrošināties, vismaz iziet apmācību kursu, jo apmācību kursā jau ir pietiekami daudz informācijas par mentoru tīklu, prakses un piemēri. Noteikti nebaidīties, vismaz uzdrošināties. Un, ja ir iziets apmācību kurs, tad noteikti mēģināt. Nebaidīties jau pie pirmajām neveiksmēm, tāpēc, ka no sākumā, teiksim, tā notiks ļoti daudz tilti, tādēļ, ka jaunieši ir tik dažādi un var mēģināt ar viņu satikties 6 reizes, un viņš to tāpatās, teiksim, tuvā valodā metīs pāri, jo viņš vēl varbūt neapzinās, kādēļ viņam vajag mentoru, un viņš varbūt uzskata, ka viņam viss ir kārtībā un tā tālāk, bet ar laiku šis viss process ieejās tā kā, un tad kļūst vieglāk, un arī pats tu vairāk pieņem to, ka, ne katrs jaunietis ir vienāds, un katru dienu būs vienādi darbojoties ar viņiem. Es ļoti mīlu savu darbu.